nevienādībām nākamā mazliet grūtāka. Nevienādību kopa sastāv no kvadrāta nevienādībām, un atceramies, ka tiešā veidā nevienādības var izsināt tikai tad, ja tās ir lineārās, visas pārējās jārēķina, izmantojot vienādojumu īpašības un darbu ar vienādībām. Tātad, ja mēs skatāmies kvadrāta nevienādību, tad pa solīšiem, tad, ja man ir kaut kāda kvadrāta nevienādība, nevienādības zīmes varētu būt lielāks vai mazāks vai lielāks vienāds vai mazāks vienāds par kādu citu funkciju. Tad pirmais solis, mēs visu izteiksmi salīdzinām ar nulli. Tātad visus zīmīgos rādītājus nesam nevienādības zīmē vienā pusē, tā, lai nevienādības zīmes otrā pusē paliek tikai vienīgi nulle. Kad šis darbs ir izdarīts, nākošais solis ir uzrakstam atbilstošo vienādojumu, tad iegūto izteiksmi pielīdzinam nullei un rēķinam saknes. Kvadrāta vienādojumam tad atceramies varētu būt divas saknes, varētu būt viena sakne vai arī ne viena sakne. Tātad izrēķinot vienādojumu, nākamais solis ir zīmējam schēmu. Un no schēmas nolasam atbildes. Piemēram, x kvadrātā mīnus 14x plus 45 lielāks par 0. Tātad mums sākotnēji nevienādība jau ir salīdzināta ar 0, tātad mēs varam ķerties jau pie otrā soļa un uzrakstīt atbilstošo vienādību. Tas ir x kvadrātā mīnus 14x plus 45 vienāds ar 0, un šim vienādojumam saknes varam rēķināt vai nu izmantojot vietu teorēmu, kā iepriekš skatījāmies, vai arī izmantojot diskriminantu. Nu, un tātad divu skaitļu reizinājums ir 45, summa 14. Tas nozīmē, ka skaitļi ir 5 un 9. Izrēķinot saknes, tad nākamais solis ir zīmējot schēmu. Atliekam vērtības, tad ir noteikti jāatliek augošā secībā. Un novērtējam tagad, kāda mums ir nevienādība, lai zinātu atlikt punktus. Tātad nevienādība ir stingrā, līdz ar to punkti ir tukšie. Un mēs esam rēķinājuši izteiksmi saistībā ar kvadrāta funkciju. Kvadrāta funkcijas grafiks ir parabola, pie x kvadrāta koeficients ir pozitīvs, līdz ar to parabolais arī vērst uz augšu. Un tagad novērtējam mums, vai tās x vērtības, pie kurām funkcijas vērtība ir pozitīva. Funkcijas vērtība ir pozitīva, tad tā daļa, kur parabolas līnija ir virsīgs as, tad mēs iegūstam arī atbilstošos intervalus. Un atbilde būs x pieder no mīnus bezgalības līdz 5 neieskaitot un no 9 neieskaitot līdz plus bezgalībai. 5x kvadrātā mīnus 7x mīnus 6 mazāks par 0. Tad atkal veidojam atbilstošo vienādojumu. Rēķinam saknes, vai nu pēc vieta, vai nu pēc diskriminanta. Šeit neaizmirstam, ja pie x kvadrāta koeficients ir ne 1, bet cits skaitlis, tad atšķirīgs no 1, ja izmantojam vietu, tad sarēķinam, tad sanāk mīnus 6 reiz 5 ir mīnus 30. Līdz ar to, meklējot saknes, saucējā parādās 5, un skaitītāju nosakam, tātad divu skaitļu reizinājums ir mīnus 30, summa ir 7. Un tātad viena no saknēm ir
10, otra mīnus 3. Tātad x1 vērtība izdalot mēs iegūstam 2, x2 vērtība ir mīnus 3/5, jeb mīnus 0,6. Vērtības esam izrēķinājuši. Zīmējam x asu, uz kuras sākošā secība atliekam iegūtās saknes. Ir stingrā nevienādība, tādēļ ir punkti tukši. Parabolai zari vērsti uz augšu. Un mums interesē tās x vērtības, pie kurām parabola atrodas zem x asas, tātad negatīvās funkcijas vērtības. Un tiklīdz esam intervālu iesvītroši, varam arī rakstīt atbildi, tātad x pieder no mīnus 0,6 neieskaitot līdz 2 neieskaitot. Nu, apskatīsim vēl vienu piemēru. Mīnus x kvadrātā plus 4x mīnus 5 mazāks vienāds par 0. Tātad atbilstošais vienādojums ir mīnus x kvadrātā plus 4x mīnus 5 vienāds ar 0. Ja nevēlamies strādāt ar vienādojumu, kur ir tik daudz mīnus zīmes, visu vienādojumu varam sareizināt ar mīnus 1 un iegūstam x kvadrātā mīnus 4x plus 5 vienāds ar 0. Atkal meklējam saknes, varam domāt sākotnēji pēc Vieta teorēmas, bet, ja jūtam, ka pēc Vieta teorēmas saknes izrēķināt neizdodas, varam arī mēģināt pēc diskriminanta un izmantojot diskriminantu iegūstam, tad b kvadrātā mīnus 4a reiz c, tātad iegūstam 16 mīnus 20, diskriminanta vērtība ir mīnus 4. Nevelti mēs saknes iegūt nevarējām, jo, ja diskriminants ir negatīvs, tas nozīmē, ka dotajam vienādojumam sakņu nav. Rēķinot vienādību, pierakstītu atbildi, sakņu nav. Tātad atbildi ir tukša kopa. Nevienādībās ar to, ka vienādojumam sakņu nav, mēs vēl neesam uzdevumu risinājuši un pabeiguši. Tas nozīmē, ka mums noteikti tik un tā ir x as jāattēlo. Uz x as nav punktu, ko atlikt, jo sakņu nav, bet novērtējam. Tātad sākotnēji izteiksme, kura tika salīdzināta ar 0 kvadrāta funkcija, kuras grafiks ir parabola, x kvadrātam koeficients ir negatīvs, tātad parabola ar zariem vērstiem uz leju, kura nekursto x asi. Tas nozīmē, ka tā parabola ir zem x asi. Un mūs interesē tās x vērtības, pie kurām šī parabola ir zem x as, jo tad funkcijas vērtības negatīvas. Novērtējot grafiku, redzam, ka pilnīgi visām x vērtībām šī parabola atradīsies zem x as, līdz ar to atbilde būs x pieder no mīnus bezgalības līdz plus bezgalībai. Jeb varam rakstīt x pieder reāliem skaitļiem. Tad nevienādībā iznāk pietiekoši plaša atbilde. Paldies!